Jā, es visu neatceros, bet dažus darbus es atceros. Un, nu, es nezinu, uztaisīju kārtējo izstādi, un varbūt viņi bija izdevusies labāk, ja varbūt tur bija interesantāki darbi, es nezinu. Un žūrija kaut kādu mistiskāko, es nezinu, nepazīstu, izvēlējās, un tā es saņemtu to diplomu. Jā, arēna bija, atceros, jā. Tāpēc, ka te stadions ir uz diplomu, skaidrs. Sportiskā gaisotnē viss notiek. Es kaut ko minimāli atceros, jā. Bija tumšs, bija jākāp augšā kaut kur, un, jā. Tagad jau laiks ir aizgājis uz priekšu, bet es vienkārši turpinu tas pašas tēmas, tikai savādāk. Šekspīrs, cik viņam ir vecs jau darbi, gandrīz vai 400 gadu. Un tāpat ir aktuāls. Varbūt tā valoda nav tāda, bet tas viss ir aktuāli. Nekas nav mainījies. Skaudība, mīlestība, naids, agresija, bats. Tāpat arī šeit tagad. Un arī pirms tam tas viss ir bijis. Tas ir tāds dabīgs process. Zirneklis pīna savus tīklus. Putniņš dzieda savus dziesmas, mākslinieks mālē savus bildes. Tā ir tāda reakcija uz kaut kādām lietām un notikumiem. Redzot kaut ko, lasot kaut ko, dzirdot kaut ko, ir kaut kāda asociācijas, un līdz ar to galvā rodās kaut kādi tēli, un gribās vienkārši viņus uztaisīt. Meklējot varbūt kāds no publikas dabūn no maniem darbiem kaut kādu rezonanci. Man nav tādi darbi, kur būtu tādi ļoti plaši populāri. Bet man pietiek ar to, ka ir daži cilvēki, kur novērtē un kas viņi man saprot. Kaut kur sarunā patīkam, ka viņš jā, tas apmēram tāpat, kā tev atceries pirms 20 gadiem tur bija tas un tas. Tas ir tā, ka tam cilvēkam kaut kas ir nostrādājis. Es viņam kaut kā esmu dzīvē kaut ko izdarījis, pamainījis un ielicis kaut ko savu tajā viņa ceļā un bagāžā.